Noteikti kāda izstāde Ņujorkā. To es gribu labās galerijās, lai man darbi ir. Un arī nest Latvijas vārdu pasaulē. Es ļoti daudz bildes taisījusi arī pateicoties tieši mikroskopam. Tas, ko es šobrīd skatos, tās ir manas asinis, un viņām jau ir kaut kādi 3 gadi, un viņi katru gadu mainās. Tā faktūra paliek ar vien tāda skaistāka, grafiskāka. Tas man paver atkal jaunas tādas idejas, kā kompozīciju uztaisīt. Brīdī, kad es stipendiju dabūju, man bija tā, ka dzīvē bija tāda situācija, ka man likās, es tūlīt ņemšu akadēmisko ģimenes iemeslu dēļ. Un kad es uztaisīšu pauzi akadēmijā, un tajā brīdī man paziņo, ka nē, man stipendija. Tas mani pirmkārt atgriez atpakaļ, par ko es esmu ļoti, ļoti priecīga, jo viss sakārtojās tajā pašā dienā. Tā kā, tas man ir noturējis skolā. Tas ir pirmais lielais plus, un otrais, man ir vēriens lielāks jau. Gribētu atrast kaut kādu lietu, kas aizķertu cilvēkus un liktu viņiem nedaudz padomāt. Man ļoti patīk arī viņus sapurināt. Drīzāk par tādām cilvēcīgām vērtībām likt aizdomāties. Kaut ko sajust, ieraudzīt. Būtībā katrs ieraudzīs to savējo. Tas man arī patīk, kad es viņam neparādu varbūt ļoti tieši, bet dod iespēju viņam fantazēt. Skaidrs, ka šīs bildes ir tomēr tādas vairāk vai mazāk, viņas ir skaistas, un nezinu, vai kādam liks domāt. Bet to es gribētu panākt ar nākošo savu uzdevumu.